Sveiki, te būs pagaidu rezultāti. Paldies visiem, ka esat aizpildījuši anketu. Jūs tiešām mums palīdzējāt tā saprast to, kādas tendences šim te Facebookam Latvijā un cik daudz firmas, teiksim tā, strādā ar tiešām ar to potenciāliem klientiem Facebookā. Tātad uzvarētājs viennozīmīgi šobrīd ir no 100 līdz 200 sekotāji un Latvija virs 6 mēnešiem līdz gadam. Ko tas nozīmē? Tas, diemžēl, nozīmē to, ka lielākā daļa Facebook lapas, kas ir šīm firmām, koncentrējas uz saviem darbiniekiem vai radiem vai draugiem, kuri principā tāpat zinās par šo produktu un pakalpojumu. Vai tiešām ir vērts ieguldīt tajā laikā? Es domāju, ka diez vai, bet kā jūs domājat? Varbūt tās vairāk vajadzīgs koncentrēties uz mērķtiecīgi savāktiem sekotājiem, kas palīdzētu jūsu biznesam augt. Tas noteikti ir variants, kas jums ienest vairāk naudas un palīdzētu jums attīstīties. Daudz domā, ka tas ir nereāli un pastāv vēl sabiedrībā uzskats, ka Facebookā atrodas tikai tīņi. Reālais vecums, kas ir Facebook lietotājiem, ir uz 30 gadiem. Un iespējams tas liekas nereāli, bet mēs varam garantēt, ka mēs varam savākt šo 300 mērķa auditorijas sekotājus mēnesī, jo Facebookā principā ir 480 000 cilvēku, kas nozīmē, ka 300 cilvēku savākt no tiem 480 000 mēnesī ir diezgan reāli un pat salīdzinoši vienkārši, ja zina, ko dara un ja zina, kur vērts ieguldīt naudu. Un tātad produkti, kas ir uzvarējuši šobrīd anketā, ir no 20 līdz 100 latiem. Tātad šis cipars ir tāds, pa kādu pārdod firmas savus produktus. Pārsvarā firmas izvēlās pārdot produktus apmēram 50 latiem. Tie varētu būt dažādi pakalpojumi vai arī kaut kādi, teiksim tā, vidējā gala produkti. Un, pieņemsim, ja jums būtu 300 sekotāji, ko tas dotu, ja tie nebūtu jūsu draugi vai darbinieki, kas tāpat šo produktu vai nu saņem pa brīvu vai dabūna ar lielu atlaidi. Tātad 300 sekotāji, ja mēs pareiķinām, kad vidēji uz 300 sekotājiem jums, piemēram, ir akcija, jūs, ja tas produkts no 20 līdz 100 latiem iet, piemēram, akcija ir 30 latijā, tas reālais cipars. Tad 10% no 300 sekotājiem izdomā, vai pērkam šo produktu. Tas nozīmē, ka jums ir 900 lati pārdošanās. Tas ir pirmajā mēnesī, ko jūs sākat sociālos kontos strādāt. Rezultātā, ja jums ir apmēram pēļņa, tad tas 450 lati pēļņas sastāv. Otrā mēnesī jau šie 300 sekotāji paliek, nāk klāt vēl 300 sekotāji. Vai tas ir caur ieteikumiem, vai tas ir piesaistīts no mūsu puses caur kaut kādām aplikācijām klāt. Tas ir dažādi veidi, bet principā, ja mēs ņemam vērā to, ka tās potenciāli aug pa 300 sekotājiem mēnesī, tad šī mēnesī jau pārdošanas ap 1800 lati, peļņa ap 900 lati. Gada griezumā ir iespēja pat pacelt tās pārdošanas līdz 10 000 lati no šī 30 latiem, ja vidēji mēnesī 10% nopērk. Tas gadā jums vajag savākt tikai 3600 sekotājs, kas principā ir diezgan reāli, ņemot vērā, ka 480 000 ir Facebook lietotāji un 220 000 ir no 20 līdz 30 gadiem. Tātad, pareizāk, līdz 40 gadiem. Tātad, rezultāti kādi ir par šo ko grib reklamēt, zīmolu, preci, pakalpojumu, pa ko grib rakstīt. Tātad, principā visi grib visu. Visi grib rakstīt gan pa zīmolu, gan par pakalpojumiem, precēm, nozari. Tātad visu šīs lietas izcelt. Loģisks jautājums ir, tātad, kā šo visu lielo informācijas apjomu, zīmolu, preci, nozari, visu smuku aprakstīt, salikt vēl bildes, kā to izdarīt profesionāli, kā to izdarīt bez aizķeršanās, lai būtu intensitāte pietiekami liela, lai tam cilvēkam, kas seko jūsu lapai, rastos iespējas pat firmu un rastos emocionālā piesaisti. Tāpatās arī kā piesaistīt jaunus sekotājus, lai šo komunikāciju nedod tikai savām firmas darbiniekiem, tad piesaistīt jaunus sekotājus principā
tas efektīvākais veids ir caur konkursiem, izlozēm vai aplikācijām, tāpat tās ir caur kaut kādām akcijām. Tas ir, jebkurā nozarē efektīvākais veids, kā piesaistīt jaunus klientus, tāpat tās arī sekotāji. Kas vispār aplikācijas, noteikti rodās jautājums. Un ko tas dod? Aplikācija, principā, izveidot Facebook lapa, var teikt platforma pat, ko dod? Viņi dod, kad 30% vairāk sekotāji kļūst, šie apmeklētāji kļūst par sekotājiem. Ja jums ir posts, tad apmēram 10% kļūst par sekotājiem. Ja jums ir šī aplikācija, tad apmēram 40%. Tas notiek tāpēc, ka aplikācija ir ar zīmola elementiem, viņai ir iespēja ievietot papildus funkcionalitāti, kas ir šērošana un laikošana. Tanī pašā laikā posts, vienkārši posts, tas ir ziņa, ko principā izlasot cilvēks, viņš var piedalīties, teiksim tā, nolaikot jūsu lapu vai arī vienkārši ignorēt un izlasīt vienkārši to ziņu. Tāpēc aplikācija dod šim cilvēkam vairāk iniciatīvu piedalīties jūsu, aktivitātēs un sekot jūsu lapai. Cik maksāt, ja jūs darītu to pašu? Tātad loģisks jautājums, cik tas izmaksātu uzņēmējiem, ja viņš to pats darītu, ja viņš gribētu Facebookā dabūt savus 10 000 pēc gada, un cik tas viņam izmaksātu mēnesī. Tātad cilvēks mēnesī izmaksātu apmēram 300 latu. Reāli reiķinot, ja jūs pat ņemat cilvēku uz pusslodzes, tāpat tās ap 300 latiem nāktos viņam maksāt, balstoties uz darba tirgu. Tad aplikācija, jebkurā firmā vēršoties, izmaksā ap 300 līdz 500 latiem, kas principā ir tā zemākais gals. Kaut kādās reklāmas aģentūrās šīs aplikācijas maksā ap 1000–2000 latu. Reklāmas kampaņa 5 dienas Facebookā izmaksā aptuveni ap 200 latiem, tas ir balstoties uz Facebook cenu par reklāmu. Un tāpat tās arī ļoti nozīmīgi, ka šī reklāma tiek parādīta pēc iespējas efektīvāk. Kopā tas sastāv apmēram no 800 līdz 1000 latiem izmaksas priekš uzņēmēju, lai viņš šo te Facebooku efektīvi izmantot un ieviest dzīvē. Mēs šo te ciparu pašā brīdī varam samazināt vismaz par 50%. Ir iespēja pat samazināt vairāk, bet to mēs varam, kad satiekamies izrunāt, kā mēs varam atrast labāko variantu. Mums ir dažādi piedāvājumi, bet vismaz 50% mēs toču varam garantēt, ka būs samazināt. Lai jūs uzzinātu, kā mēs varam samazināt pa 50% šīs izmaksas un principā atrast jums efektīvāko variantu, kur varbūt jūs pat 70% varat samazināt šīs izmaksas uz to pašu Facebook. Tad varam sarunāt, satikties, mēs varam aizbraukt pie jums, izrunāt un beigās izstrādāt stratēģiju, kā pa minimālām izmaksām jums iegūt maksimālu rezultātu. Ja tas ir, kas jums interesē un jūs tiešām gribat pacelt savu biznesu un attīstīt, nekāda problēma piesakāties, mēs jums piezvanīsim tuvāko dienu laikā un mēs aizbrauksim pie jums, sarunāsim, satikties. Vienkārši aizpildiet formu zemāk, kur ir principā jānorāda pāris datu un mēs jums zvanīsim principā nākamā dienā, ja tā nebūs brīvdiena.